man ir baigais kauns par latviešiem. Tāpēc, kad mēs uzvedamies kaut kādi mazi, naidīgi, pretīgi viens pret otru cilvēku, es reāli ir tā, ka es esmu šokā. Mūsdienās ir tā, ka nerespektē, kad es piemēram respektēju vecāks cilvēks, es respektēju, kāds ir kaut ko izdarījis. Man vienalga, cik viņam nauda, kāds viņam tagad ģimenes stāv. Jā. Zini to, ka tie cilvēki vienkārši savu to negatīvu enerģiju. Jā, bet ne jau, man ir vienalga, ko cilvēki pieņem saka pa manīm. Cilvēkiem bišķi jāsāk piesakot, ko viņi runā. Jo nedrīkst tādas lietas, tu nevari kaut kādam publiska, nepubliska persona, tu nevari rakstīt, to esi loks, to esi tāds, tu kam? Bet to dara pēc tam anonīmi cilvēki. Pats labākais arī, kad ir ļoti daudz cilvēkam liekas, ka tas ir ķipā... Normāli. Nu jā, jo kaut kāda publiskā vidi, man ir tās Instagram vai kā, bet es pat neju viņās iekšā. Man ir kāds cits, man tur sievi vai kaut ko ieliek vai kaut ko skatās, bet man vienkārši kaut kāda tā kultūra, kas palikusi viens otru troļo, izjūkot, apdirst. Latvijā tas ļoti visā pasaulē. Visā pasaulē. Tāpēc, ka cilvēki vienkārši sociālajos tīklos dzīvo tādā savā ilūzijā.